šiem vienādojumiem ir ļoti svarīgi arī prast rēķināt vienādojumus, kas satur moduli. Nu, un pirmais, kas mums ir jāzina, jāsaprot, kas ir modulis. Piemēram, ja man ir x modulis vienāds ar 5, tad mēs atceramies, ka modulis tas ir vērtības attālums līdz koordinātu sākuma punktam. Tātad, ja es atlieku koordinātu sākuma punktu, tad tas nozīmē, ka šī vērtība ir 5 vienību attālumā gan uz vienu pusi no koordinātu sākuma punkta, gan arī uz otru. Un tad, kad mēs esam šīs 5 vērtības uz katru pusi atlikuši, tad mēs arī varam vērtēt. Tad viena x vērtība ir 5, otrs, tā kā ir no koordinātu sākuma punkta pa kreisi, ir -5. Līdz ar to x vērtība šajā gadījumā ir gan 5, gan arī -5. Ja mēs esam sapratuši, kāda ir paša moduļa būtība, tad mums ir arī jāprot rēķināt vienādojumu ar moduli. Nu, un izšķirt divus variantus, kā mēs šādus vienādojumus varētu rēķināt, un pierakstīsim, kā to dara. Pirmais un vienkāršākais variants ar moduļiem ir, ja man ir vienādojums, kur modulis no funkcijas ir vienāds ar kaut kādu konstanti. Šādā gadījumā nekādas papildus sarežģītas lietas mēs nedomājam, bet atceramies, ka modulis ir attālums šīs izteiksmes no koordinātu sākuma punkta. Līdz ar to mēs varam rakstīt f no x ir vienāds ar šo konstanti, vai f no x ir vienāds ar mīnus šī pati konstante. Un rēķinam divus atsevišķus alternatīvos vienādojumus. Vienādojums rēķinam atkarībā no tā, kāda veida vienādojumu esam ieguvuši. Vai nu lineāru, vai nu kvadrātisku, vai arī cita veida vienādojumu. Līdzīgi rēķinam vienādojumus, ja mums ir funkcijas modulis vienāds ar citas funkcijas moduli. Tad tādā gadījumā mēs arī rēķinam tātad f no x vienāds ar g no x vai f no x vienāds ar mīnus g no x. Izrēķinam divus atsevišķus vienādojumus un iegūstam atbildi. Diemžēl visus vienādojumus, kas satur moduli, tik vienkāršā veidā izrēķināt nav iespējams. Līdz ar to rakstam tātad trešais variants. Ja modulis f no x ir vienāds ar kaut kādu citu funkciju, tas nozīmē, ka modulis no funkcijas ir vienāds nevis ar skaitli, konstanti, bet jau ir funkcija, tas nozīmē satur x-u, rēķināšana ir sarežģītāka pa soļiem. Tātad pirmais solis norakstam moduļa izteiksmi, jeb funkciju, pielīdzinam nullei un izrēķinam saknes. Nu, tad pieņemsim šoreiz, ka mums funkcija ir lineāra, tad mēs iegūstam, ka x ir vienāds ar sakni x1. Piemēram, ja būs kvadrāta funkcija, tad būs vairāk šo sakņu. Nākamais solis, izmantojot intervālu metodi, nosakam, kādos intervālos šai funkcijai būs kādas zīmes. Tātad uz x-as atliekam šo iegūto sakni un novērtējam, kurā intervālā kāda šai funkcijai būs zīmes. Piemēram, pirmā intervālā ir pluszīme, otrā intervālā ir mīnuszīme, bet, protams, ka varētu būt tā situācija arī savādāka. Tad, kad mēs šīs zīmes esam novērtējuši, tad nākamā solī mēs rakstām, ja x ir mazāks vienāds par x1, tātad šo konkrēto pirmo intervālu apskatot, mēs iegūstam, ka zīme ir plus, tātad mēs visu izteiksmi pārrakstam bez moduļa f no x vienāds ar g no x. Rēķinam vienādojumu. Vienādojuma iegūto atbildi obligāti ir jāpārbauda, vai iegūtais rezultāts apmierina sākuma nosacījumu. Ja iegūtā sakne nepiederēs šim intervālam, tad mēs rakstīsim, ka atbilde neder. Un tūlīt otrs variants, ja x ir lielāks par x1, tad otrs intervāls redzam, ka saknes vērtības tad ir negatīvas, līdz ar to
f no x ir vienāds ar mīnus g no x. Un tālāk darbiņš tieši tas pats, tagad izrēķinam vienādojumu un pārbaudam, vai iegūtās saknes piederēs vajadzīgajam intervālam vai nepiederēs. Ja pieder intervālam, tā ir vienādojuma atbilde, ja nepieder intervālam, rakstam atbilde neder. Nu, pirmais piemērs, tad novērtējam modulis ir vienāds ar konstantu vērtību, līdz ar to mēs varam rēķināt tai vienkāršākajā veidā, tas ir 3x mīnus 2 ir 0,2, vai 3x mīnus 2 ir vienāds ar mīnus 0,2. Iegūstam divus atsevišķus lineārus vienādojumus un rēķinam kā lineāru vienādojumu. Tas nozīmē 3x ir vienāds ar 2,2 un x ir 2,2 dalīts ar 3. Šādu atbildi droši vien atstāt nedrīkstam, jo decimāla daļa ar parasto daļu vienu vietu būt nedrīkst. Tādēļ x ir vienāds 0,73333. Un tā kā 3 mums sanāk periodā, mēs 3 varam likt iekavās. Otrs variants, tātad iegūstam 3x ir vienāds ar mīnus 0,2 plus 2, tātad 3x ir vienāds ar 1,8 un x ir vienāds ar 0,6. Iegūstam divas vērtības. Ja esam šīs vērtības ieguvuši, protams, varam ievietot vienādojumā un pārbaudīt, vai izpildās vienādība vai neizpildās. Vienīgais ievietojot, tā kā šī te vērtība 0,733 periodā ir aptuveni, būtu izdevīgāk vietot šo te pirmo variantu. Ja? Tad, ja x vietā ievietojam 2,2 dalīts ar 3, pārbaudam rezultātu, un tieši tas pats, ja mēs x vietā vietojam 0,6. Ievietojot 0,6, mēs iegūstam rezultātu kādu, to ir pārbaudām. Tad ir pārbaude 3 reiz 0,6 mīnus 2 pēc moduļa ir 1,8 mīnus 2 pēc moduļa. Tad rezultāts ir 0,2. Jā, tā kā gribētos teikt, ka ir mīnus, bet modulis šo mīnus zīmi dzēš. Abas vienādības ir spēkā. Nākošais piemērs ir vienādībā ir modulis, vienāds ar moduli, un citus elementus mēs šeit neredzam, varam rēķināt tieši tāpat kā iepriekšējā piemērā. Tātad x mīnus 9 vienāds ar mīnus 3 plus 2x, vai x mīnus 9 vienāds ar 3 plus 2x, un izrēķinam šos divus vienādojumus. Protams, vispirms atveram iekavas, savākam mainīgos nesam vienādības zīmē uz vienu pusi, koeficientus uz otru pusi, iegūstam 3x vienāds ar 6, abas vienādības puses dalām ar 3 un iegūstam x vienāds ar 2. Rēķinam otru vienādojumu, tieši tāpat tad abas x mainīgās vērtības nesam vienādības zīmē uz vienu pusi un iegūstam mīnus x vienāds ar 12, tad x vienāds ar mīnus 12. Protams, mēs varam ievietot vērtības un pārbaudīt, vai piemērs izpildās vai neizpildās. Nu, tad ievietojot pirmo variantu, 2 mīnus 9 ir pēc moduļa 7, un šeit būs 3 plus 2 reiz 2 ir 7. Tātad pirmais variants ir pareizs. Otrajā ir mīnus 12, pārbaudām tieši tādā pašā veidā. Tātad mīnus 12 mīnus 9 ir mīnus 21, un mīnus 12 reiz 2 ir mīnus 24, mīnus 24 plus 3 ir mīnus 21. Un, ja mēs skatāmies katram no šiem rādītājiem moduļus, iegūstam, ka vienādības ir spēkā.
Nākošais piemērs. Tad mēs redzam, ka modulis un vienādībā tātad parādās ne tikai modulis un konstanti, ja tikai divi moduļi, bet ir arī vēl parādās mainīgais. Tad mēs tik vienkārši kā iepriekšējos piemērus šo piemēru vairs risināt nevaram. Tātad, protams, ka mēs varam moduli pielīdzināt pārējai izteiksmei, tātad 2 mīnus 3x, bet tālāk ir jāveic palīgdarbības. Nu, tātad pa solīšiem. Pirmā darbība moduļa, zem moduļa izteiksmi, pielīdzinam nulē, rēķinam saknes. Nākamais solis. Zīmējam x asi un uz x asi nosakam intervālus zem moduļa izteiksmi, kurā ir pozitīva, kurā ir negatīva. Tātad atliekam sakni un novērtējam. Ja es iedomājos funkciju y vienāds ar x mīnus 2, grafiks ir augoša taisne, līdz ar to ar šo divnieku velkam augošu taisni un novērtējam. Tātad līdz divniekam taisne ir zem x-as, tātad vērtība ir negatīva. Pēc saknes ir virs x-as, tas nozīmē, ka vērtība ir pozitīva. Šīs zīmes mums uzreiz palīdzēs noteikt, kurā brīdī ir jāizmanto modulis ar plus zīmi vai ar mīnus zīmi. Un tātad trešais solis. Pirmais intervals mums ir x mazāks par 2. Ja x ir mazāks par 2, mēs redzam mīnus zīmi, tādēļ moduļa iekavas aizstājot ar parastajām iekavām, pirms tām liekam mīnus zīmi. Un tiklīdz mēs no moduļa iekavām esam atbrīvojušies, nākamais solis rēķinām kā parasto vienādojumu. Tad atveram iekavas. Un tad iegūstam 2x vienāds ar, nesot uz otru pusi, mēs iegūstam 2x vienāds ar 0 un x vienāds ar 0. Tad, kad tas ir izdarīts obligāti, ejam atpakaļ pie nevienādības un pārbaudām, vai 0 ir mazāka par 2. Tā kā 0 ir mazāka par 2, šī atbilde der. Nākamais solis. Izvēlamies nākošo intervālu. Tas ir x lielāks vienāds par 2. Moduļa iekavas aizstājam ar parastajām iekavām. Un tā kā pēc divnieka mums zem moduļa izteiksme ir pozitīva, pirms iekavām varam likt plus zīmi, varam arī nelikt nekādu zīmi. Un plus 3 vienāds ar 2. Nu, un iegūstam tātad x mīnus 2 plus 3 x vienāds ar 2. Iegūstam 4 x vienāds ar 4 un x vienāds ar 1. Atbilde ir 1. Neaizmirstam pārbaudīt, vai šī iegūtā atbilde pieder noteikumu intervālam. 1 vai ir lielāks par 2, 1 par 2 lielāka vērtība nav, tādēļ mēs rakstam neder. Konkrētam vienādojumam ir viena atbilde, un tā ir x vienāds ar 0.